Nu, labdien! Mēs speciāli lūdzām, lai uzliek gaismas tā, lai mēs jūs varam redzēt, jo reizēm uztais tā, ka to skatītājs, kad ir ļoti bail, tad, lai neredz, bet mēs jūs ļoti gribējām redzēt, jo šodienas stāsts nav parasts stāsts, un mēs viņu mēģināsim koncerta gaitā izstāstīt. Un, jā, mūsu sapnis ir, ka jūs jutīsiet līdz tam līdz pārdzīvosiet to procesu, kā mēs esam gājuši, lai nonāktu pie šī koncerta un tā lielā gala rezultāta, kas ir Suntažu dziesmu grāmata. Bet, sākot tā, no viena gala ir jāapstāst par sauli un par to, kā mēs vispār sākām. Sākām jau viss, tas sākās ļoti sen, bet pēdējo gadu laikā mēs sākām just, ka ir kaut kāda tāda vilkme dziedāt tieši tās dziesmas, kas ir pierakstītas Suntažu apkārtnē. Jo Emils Melngāls pirms 100 gadiem, kad viņš apstaigāja Suntažu, viņš pierakstīja vismaz 50 dziesmas. Un mēs lēnu galu, kā tāds spēlīts, esam vākuši un savākuši kopā šajā te grāmatā 28 dziesmas. Lūk, bet tā vākšana jau nav tā, kā mēs domājam, ka mēs tā apsēdāmies vienā dienā un tas notika. Te ir jāsaprot, ar ko saskarās cilvēks, kurš dzied folkloras kopā savā ikdienā vai jebkurā tādā kolektīvā, kur mēs nākam kopā un darām kopīgas lietas. Tie ir izaicinājumi. Tad reizēm es domāju, kas tad ir tradicionāla kultūra? Vai tradicionāla kultūra ir tā, kas dzīvo Rīgas pilī? Nē. Bet tradicionāla kultūra ir tā, kurai dod liels balvas? Arī, jā. Bet manā sirdī vislielākā, tas ir mans personīgais pārdzīvojums, vislielākā tradicionāla kultūra ir tā, ko mēs kopjam savā ikdienā. Un ikdiena ir dziedāšana katru dienu. Te jūs dzirdēsiet, kā skan saule, kuri mājās dzied, tiešām viņi dzied katru dienu, lai balss skanētu. Viņi zina, ka nedrīkst nedziedāt. Viņi pārvar grūtības, braucot uz mēģinājumiem. Dacīti, kuriem vienmēr jādomā par bērnu slikti. Kāds, kuram mašīna pensionāri negrib lekt šitādā augstā laikā. Kāds, kuram jānāk reizēm pat ar kājām ir, vai ar riteni jābrauc pa tums, kā dzīdri brauc uz mēģinājumiem, vai nevar saprast, kā to cītu, ar kuru uzkabināt. Mums katram ir savi izaicinājumi, lai mēs šeit nonāktu un reizi nedēļā satiktos un dziedātu. Un tieši tie izaicinājumi, un sevišķi tādi, kādi tie ir laukos Latvijas, ir tā mana un mūsu kopīgā Latvijas sajūta. Tieši tāpēc mēs koncertu veidojām Valsts svētku nedēļā. Un tā ir ne tikai dāvana mūsu Latvijai, tā ir dāvana katram latvietim, un visvairāk jums suntažnieki, jo jūs taču esat tā Latvija, vai ne? Mēs Latvijas lauki. Nu tad, ko tur daudz, sāksim no viena gala. Un tas stāsts, kādu mēs viņu šodien veidojam, bija. Mēs ilgi domājam, ko dziedāsim koncertā. Dziedāsim to, dziedāsim šito, domas dalījās par kādu dziesmu. Nē, man šitā nepatīk, kādā atkal bija skaidrs, par dažām bija skaidrs, tur šaubu nebija. Bet ar tām pārējām mēs sākām stīvēties. Un tad īstenībā, ko tur darīt, jātaisa konkurss. Un mums bija, žēl, ka mēs to lapu nepieņēmām līdz balsojums, kur bija jādomā nedēļu mājās, par ko balsot. Un tādā veidā mēs balsojuma rezultātā nonācām pie 10 mūsu mīļākajām dziesmām. Jo īstenībā nodziedāt mēs varam pie 40 aptuveni Suntažu dziesmām. Jā, tik daudz mēs esam savākuši grāmatā, kā jau teica, 28. Un mēs balsojām, nonācām pie 10, un te mēs varam uz sienas redzēt, un arī jums tajās mazajās lapiņās ir 10 mūsu mīļākās. Un mēs viņas dziedāsim tādā secībā, kādas ir sākot no 10. vietas. Mēs iesim no 10. uz 1, bet tur būs 2 dziesmas samainītas vietā. Mēs pēc tam pa ceļam izstāstīsim, kāpēc. Kāpēc pirmā dziesma nav pati pēdējā. Un jūsu uzdevums, kā
cilvēkiem, kas mīl suntažus un kuri vislabāk zina, kuri ir vismīļākā, jo mēs vairs nevaram pateikt, kuri ir vismīļākā, jūs ziniet, ja? Ka tas vīrs, ar ko tu dzīvo visu laiku kopā, ir vismīļākais. Un tāpēc mēs vairs nevaram objektīvi novērtēt, bet jūs būsiet tie, kas pateiks, kas ir suntažu, nu teiksim tā, šī gada vismīļākā, jeb zelta dziesma. Jums jāklausās koncerts un domās, jāpiedomā, šitā man patika, šitā man ļoti patika un šitā varētu būt labākā. Un pēc tam beigās mēs jums palīdzēsim atcerēties visas dziesmas, kam mēs esam gājuši cauri, un pašās beigās būs maziņš pārsteigums no mums, maza pauzīte, un pauzītes laikā jums būs jānobalso par mīļāko suntažu dziesmu. Tad mēs ātri saskaitīsim balsis, un tad jūs redzēsiet viss, kas notiks tālāk. Bet šis ir ļoti garš ievads, un kaut kāda gala ir jāsāk, un mēs sāksim ar tātad 10. dziesmu. Un tā ir mums ļoti mīļa bērnu dziesma Čī-čī zilīti. Un ar Čī-čī zilīti īstenībā mēs savulaik startējam Masku festivālā kā dzēru. Es nezinu, kāpēc, kā mēs tā izdomājam, kāpēc nevienties tā. No, tad ko, dodam vaļā. Un es jau manīju, ka daži sāk uzķert domu. Tanī brīdī, kad jūs esat uzķēruši meldīt, šitā ir karaoke īstenībā, tāda ātrā karaoke, tāpēc parādās augšā vārdi, un šajos te vārdos jūs varat ieskatīties un droši vismaz uz atkārtojumu dziedāt līdzi, un droši drīz tādi dūšīgi, jo tie dūšīgie tie daudz ļoti labi dziedātāji, es viņus jau redzu ar acu skaktiņu, tā kā droši darbojaties līdzi. Kas ir būtiski skatoties grāmatu, pavērojiet bildes, tie visi esam mēs paši. Mums vasarā bija liela fotosesija, tepat vienā no Suntažu lauku sētām, un tur arī tapa šīs grāmatas bildes ir ļoti daudz, nezinu, kaut kādi 104 varētu būt. Nu, ļoti daudz. Un, grāmatā redzam tikai mazu daļiņu, bet mēs apsolījāmies, ka līdz koncertam mēs tās bildes nevienam uz ārā nerādīsim, bet tad mēs pēc tam nodosim viņus droši vien lietošanā kultūras namam. Un tad jau, ja kādreiz jūs redzēsiet kādu plakātu, tur jau tikai mēs vien arī būsim, visi ir ar tām smukajām bildēm. Nu, mēs tā ceram, jā, ņem vērā, Kristīna. Nu ko, ejam tālāk, bet pirms mēs dodamies tālāk, protams, Suntaži vienmēr bijuši slaveni ar traku dziedāšanu. Un te droši vien jāpajautā ir kolēģiem, kā jums bija ar to dziedāšanu agrākos laikos? Maija, kā bija? Ko jūs darījāt? Kur jūs dirāt? Tā kā tev, tu tā kā Maija. Vai dieniņu dziedājām man? Ej tuvāk mikrofonā. Dziedājām mājā galda dziesmas. Tā neviena ballīte nepagāja, ka nebūtu dziedāšana.
Krustāsmā spēlēja akordionu, daudz dziesmu dziedājām. Kādas dziesmas jūs dziedājat? Oi, kas to var atcerēties vairs. Nu, mīļākā mums bija Čigāniete, Ormanis, tās balsis, tās man no bērnības palikušas prātā. Nu, un kur jūs dziedājat mājās un pie galda valdiņa dziedājat? Jā, tev īstenībā viņi ap divi ir māsu un brālis, un te viņi, nu, tā kā tur mums te būra fronti, vai nevienmēr. Vajag labi redzēt, kā brālis un māsa reizēm pastīvēs, kuram vairāk taisnības no malas vislabāk var redzēt. Nu, tad nākamā ir tāda arī bērni, jā, zin kā tās bērnu dziesmas arī nevienmēr ir bērni, mēs viņām varam atrast arī citu dziļāku jēgu, bet šī ir ļoti arī mums vīri par vilku un viņa lielajiem brīnumiem. Ar šo te dziesmiņu mēs vienu lietu neizdarījām, mēs varam tagad izdarīt. Daram tā, aiziet, mums ir vēl viens pantiņš, ne pantiņš, jūs redzēsiet, līdz jūs visi sapratīsiet. Joks slēpjas tajā, ka mēs, kā redzam, esam savairojušies muzikanti. Pie mūsu muzikanti vairojas kāds tāds cēns pēc lietus, jo kāds ir? Viens spēlē, otrs skatās, paiet gads, 2, pat 5 gadi ir gājuši, un tad viņš kaut ko pamēģina, sāk tur džingstināt un džing. Vēl 2 gadi viņš ir muzikants. Un tad viņš sēž šajā rindā un svīst vairāk nekā tie, kam tikai jādzied, jo viņam ir dubults darbiņš jādara. Un tad ar tiem muzikantiem ir tā, ka tie mēģinājumi nav tik vienkārši, jo kamēr muzikanti mācās, tiem dziedātājiem nav ko darīt. Nu, kad mēs mācāmies akordus, kā tad mēs dziedam tā arī tā, do, fa, fa, sol, do. Un tagad mēs šitā te mēģinām, jāsāk dziedāt, un pēkšņi viss tā dziedātāja grupa dzied. Jā, tā tu līga dzied fa, fa, un es dziedu līdzi fa, fa, tāds man šis pie sāna, ko tu dziedēs, ar tev līdzi dziedu, un sanāk nevis vārdi, bet fa, fa. Un beigās visa grupa, pēkšņi viņi dzied, un mēs tagad nodziedām kaut puspāns, ko jūs tagad darat? Un tā mums ir dziesma, šī ir laikam populārākā dziesma, kur tiek dziedāts do, fa, fa, sol, do. Bet īstenībā, ja viņi kādreiz izdomātu spēlēt kādu akordu instrumentu, visi šie dziedātāji, gan jau kādiem tas notiks brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, tad viņiem nebūs jāmācās, jo viņi jau šo dziesmu būs iemācījušies. Nu ko, dodamies tālāk, un nākamā mums ir dziesmiņa par
darbiņu. Te būs ļoti daudz darba, visu laiku jāstrādā, suntažnieki ir visādas lietas darījuši, mēs pastāstīsim arī par tām pārējām, bet viņi arī ir dūšīgi strādājuši. Arājiņš, tas puisīts. Bet nākamā mums būs tāda ļoti īpaša, un īstenībā arī pie nākamās mums noteikti ir jāpiemetina, ka no vienas puses mēs esam ļoti tradicionāli, jo mēs esam ļoti tradicionālos suntažu tautas tērpos, un te var redzēt visi dažādos suntažu brunču veidus, kas mums šajā gadā Baltikā, festivāls Baltika, kas ir folkloras festivāls, lielākais Baltijā, deva iespēju pārstāvēt Vidzemi pašā gājiena priekšā, un es domāju, ka mēs tur tikām tieši skaisto brunču dēļ, paši arī smukas kā bildes. Bet žēl, ka lietas un tās plēves bija virs un tāpat neko neredzēja, bet mēs zinām, kāpēc mēs tur bijām pašā priekšā tajās pirmajās rindās ar prominencēm. Bet instrumentu sastāvs gan ir tik super netradicionāls, cik vien ir iespējams. Jo, piemēram, paskatīsimies, koklītes un stabuli ir ieradušies no seniem laikiem. Tad, kad arheoloģiskos tērpus valkāja, un tad, kad jūs redzējāt tie senie tērpi, tas ir pirms pie mums vācieši ieradās. Tad mēs spēlējam šos instrumentus un arī celmu bungu. Bet akordeons, ģitāra un cītara tie ir ieradušies tā kārtīgi no pagājušā gadsimta, bet neko, mēs visi labi sadzīvojam kopā. Mēs zinām, un tradīcija ir tā, mums ir jāzina, ko drīkst un ko nedrīkst, un tad var sākt ar šo spēlēties. Un tas, ko mēs vienmēr sakam, mēs spēlējam to, kas katram vislabāk patīk, vai vislabāk sanāk, vai parasti jau abi divi kopā. Un, ja tu spēlē labi, kā Valdiņš spēlē ģitāru, tad viņam ir jāspēlē ģitāru, nevis mēs viņam liksim spēlēt mandolīnu, jo tas ir pilnīgi cits instruments. Tā mēs esam šajā dīvainā sastāvā, bet jūs, kad jūs skatīsieties vai kādam stāstīsiet vai kādu bildi, tad sakiet, viņi zina, ka šitā nav pareizi, jā, bet viņi tā dara, jo viņiem tā vienkārši patīk.
šai te dziesmai arī akordu pavadījums ļoti netradzās. Mēs tādu popsītu bišķiņu uztaisījām un rīt patīk pašiem. Jā. Vispār mums viss viņas patīk, par vēl, ka viņas ir pirmajā desmitniekā. Nu, nākamā mums ir tāda, ko mēs ilgi prātojām, kā darīt, un nebija tā patikšana uz to dziesmu, bet Baltikas skatē, jo Baltikas un dziesmu sāc skatēs ir jādzied arī viena dziesma bez pavadījuma. Tad mēs tu dziesmu muļājām un neskan. Īstenībā, ziniet, kad sāk skanēt, tanī brīdī, kad sāk 15 minūtes dienā mājā dziedāt, tad notiek brīnumainas lietas. Muskuļi valsts sāk strādāt, viņi pierod pie dziedāšanas un pēkšņi sāk skanēt dziesmas bez pavadījuma. Bet tad droši vien ir jautājums par, tā dziesma būs pirmā tā kārtīgi ļoti dziļa par mīlestību. Tur viss būs par mīlestību un par skaistu mīlestību. Kā bija to mīlestības suntažos, kurš var pastāstīt? Tur bija sekundas un suntažu puišiem attiecības jānokārta. Tie sekundieši nemaz tik viegli neesot tikuši suntažos. Nu, viņi gribēja tās meitas suntažu apskatīties. Kas notika? Suntažnieki pretī. Un tad ir lielākā, kā tur bija māja? Klope. Lielāka klope bija, visi. Un tad vai nu lūza mieti uz mugurām vai kas, bet, visādi krāsaini pēc tam no baldēm gāja mājās. Bet pēc tam radās tālāk pāri. Tā bija, jā, un tad Dzidra pastāst par to, vai Maija, kurš stāstīja par to vilcienu no Rīgas, kas brauc pie suntažu meitām uz klopi. Nāc tuvāk. Tu dziedi arī tuvāk, lūdzu. Cik es atceros, no Rīgas arī zēni brauca lauku meitenes noraudzīt. Jā, no robežiem, kakariem. Jā. Un tad man patika. Tad lauku zēni, visi pagasti bija kā viens pret tiem rīdziniekiem. Viņiem klājās. Tieks pirms tam klopējās savā starpā. Viņi būs trenējušies, bija tā klopē rīdzinieks. Cik viņi teica, tu vagons bija, ja? Ne tikai, tur bija ļoti daudz. Vismaz to vienu balvu atceros, tā bija drausmīga. Tā visa balva pagāja vienā sišanā. Jā, bet izstēmu sultānieki ir bijuši lieli kauši un lieli dzērāji, piedodiet lūdzu. Tad, kad braukuši no tirgus mājās, no Ogres, tad vienmēr apstājās Turkalnē, tur ir mana dzimtene. Un mans paps stāstīja, ka tur, ja sultānieki brauca, briesmīgi bļauj pa ceļam, tā būs klopa noteikti. Viņi izkāps laukā no ratiem, turpat krustojumā, un Turkalns vīta bija pretī. Tad tur tāda saliņa, un tad tur varēs izties, ūdenī krist un visādi. Bet nekad mierīgi mājās no tirgus suntālnieki neaizbrauca. Bet es atceros, tā kā es biju jauna, gāju uz balliem. Brīdiņam vies man pazūd, pēc kāda ienāk un saka tā, tur jau bija aiz durvīm klopa. Pa kuru laiku tas viss notika? Es nesapratu, bet balles laikā tas viss notika. Jā, un te nevis ārā pēc balles, klopējušies bet esot. balles laikā. Kolhoz laikos, te vestibilā, tā telpā bija lieli gumijkoki, kādi 3 gabali. Un bija viena balva tāda, ka visi, kā nebija slinkums, kāvās. Tie gumijkoki vienkārši visu laiku šūpojās. Bija cilvēki pilns, nopietni runājot, viss kustējās. Un sienas pēc tam es mazgāju ar, no sienām asins mazgāju. Tad ir šīs nots, viena skaista dziesma par mīlestību. Uz pusemi mana jauna līga viņa. Uz pusemi mana jauna līga viņa. Riekstā čaulu pušu, kodu šepusi te līga viņa. Riekstā čaulu pušu, kodu šepusi te līga.
smuki vispār. Nu, un ejam tālāk, un nākamā mums ir dziesma, kuru mēs glabājām, kādus gadus 5 varētu būt, labi 3 vismaz. Un tā bija dziesma, kur mēs apskatījām, tā ļoti vispārīgi peli, velk, pīti, šupuļu dziesmu, un paskatījām, nolikām malā, neskan nesenāk. Tur kaut kādi jocīgi locīni, tur viss tādā dziesmā ir jocīgi. Un tad vienā brīdī, nāca jau tā kā šī gada pavasars, un sākām tur skatīties. Es tikai viņu sagatavoju, pienāca rudens, mēģinājām dziedāt, un pēkšņi sakām, mīļo pasaulī, cik tā dziesma ir skaista, un tas skaistums ir šīs dziesmas sarežģītībā. No malas klausoties, es domāju, es ceru, ka to nevarēs nolasīt, cik ilgu, lielu darbu mēs esam viņā ielikuši, bet šī noteikti ir viena no mūsu ilgāk mācītajām, ne pat ne ilgāk, bet ar lielāko darbu mēs esam viņā ielikuši, lai iemācītos, ceram uz izdošanos, un dziesmiņa īstenībā ir veļu laika dziesma, jo tur ir stāsts par muru mūžu, kurā ir mūžīgā dzīvošana, un kā mēs zinām, pelīte ir dzīvnieks, kas spēj nokļūt pazemē un būt divās pasaulēs. Pelīte gan nes bērniem miedziņu, kas ir starp pasaules, starp dzīvību un nāvi, un pelīte ir vienīgā, kas var aiziet pazemē, apstīties, kā viņiem klājās, un atgriezties apakaļ.
smaids. Īstenībā jau tā smaidīšana, tad droši vien tā grūti izstādīt to mēģinājumu procesu, jo tas, protams, ir tāds ilgu gadu sadzīvošanās darbs un savstarpējas pieņemšanas darbs. Un mēs esam tik ļoti dažādi šeit katrs, un katrs tik ļoti brīnumains un unikāls tajā, kāds mēs esam. Un ir vajadzīgs laiks, lai mēs sakostos, lai būtu šī sajūta, ka mēs esam viens vesels. Un tad tādā brīdī, kad kāds pie mums pienāk klāt, viņš ienāk iekšā un saka, pie jums ir tik jauki un tā, tāpēc, ka ir notikusi šī saēšanās. Un tās rūpes, kad kāds nav uz mēģinājumu, kur viņš kavējās, kas ir noticis, kāds ir apslimis, mēs viens par otru domājam un dziedam. Un jā, tie ir tādi īpaši brīži, kad tu saproti, ka mums nevienam no klātsošiem vienam par otru nav viena alga. Un tā ir tā jēga, tā kā īstenībā šis bija reklāmas sludinājums, ja kāds grib pievienoties, mēs ļoti, ļoti priecāsimies, jo mums ir gan instrumenti, gan dāmas ļoti daudz, ja kādam kungam īsti nav skaidrs, ko vakaros darīt, tieši ceturtdienu, tad mēs ļoti atvērti folkloras kopu. Un kas ir būtiski, ticu, ka no malas to nevar redzēt, bet tie, kas pie mums daudz ir pienākuši, ir atnākuši ar tekstu, es nemāku dziedāt, mani izmeta no kora, mani neņēma vispār korī, bet es domāju, ka jūs tas, ko cerat, tas rezultāts, tas ir brīnumains, un tā ir ticība ne tikai tam, ka es gribu dziedāt, mēs viens otru arī iedvesmojam un balstam dažādi, bet arī tā sajūta, ka tu dziedi savas dziesmas, un tad tu dziedi savas dziesmas, suntažnieku dziesmas, tad tās, skaņa arī nāk pati par sevi. Tā. Labi? Piecīt, tu vari droši apsēsties. Ja? Labi, Keitī, pasēdies. Ja tev vajag, tu droši saki, ja? Re. Keitī vislabāk zina vārdus. Tas neviens talants, jā. Tā kā, mēs mēģināsim pārējie kaut kā tikt vaļā galā. Bet tā ir pie liela satraukuma. Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti mēs šo koncertu gaidījām. Es domāju, tas viss ir no satraukuma. Nākamā mums ir balts bucīts, kas peld jūru. Un te ir viens īpašs stāsts, ko es vienmēr stāstu. Vai vienmēr saku, kāpēc tu atkal to stāst, bet to nevar nestāstīt. Jo ar balto bucīti ir tā. Tā ir vēl viena dziesma, ko mēs nemācījāmies. Mēs viņu pamēģinājām, konstatējām, ka ir sarežģīti. Mēs tiešām tos la piedziedājumā nevarējām nodziedāt. Visus tur tos redziet, tur augšā ir la, tur augstu jādzied, visu tur jāpeld. Nevarējām. Visu nolikām nost. Pagāja 1 gads, 2, 3, 4 gadi. Kaut kā padziedājām. Atkal nolikām malā līdz es saku, ka vispār tā ir tik skaista dziesma. Padziedam. Es varu kaut ko pateikt? Saki gan. Es vairākas reizes uzprasījos, lai jūs viņu nodziedat. Jā, un tu sāki, ka vispār smuku, lai mēs padziedam, un beigās paskati. Topā, kurā vietā viņa mums ir 4. no augšas, iedomājieties, augsta vieta. Un tas viss pateicoties Aijai, tā mēs viņu varbūt nekad mūžā nedziedāt. Nododamies.
Jā, ar šo mēs startējām arī Baltikas kaptē un pašiem ļoti patīk, kā mums sanāca. Tur grūti spēlējums gabaliņš, bet nekāda vainīga. Tā, nākamā dziesma, kas pārcēlās uz pirmo vietu. Ne pirmo vietu, mēs viņu atskaņosim pašās beigās. Un izstāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka mums bija sajūta, ka tai dziesmai, tur pirmajai dziesmai nevajag būt pēdējai šī koncerta dziesmai. Mēs jums pēc tam izstāstīsim, kāpēc. Tāpēc mēs tagad dodamies pie trešās vietas ieguvējas, tā kā viņi sajauktā secība, bet tie būs 6 jauni bundzinieki. Un ar tiem 6 jauniem bundziniekiem jau arī ir tā. Mums lielākais bundzinieks ir Maiņa, vai ne? Ir tā, Maiņa. Oi, kā mums gāja sākumā. Viņi tik gribēja. Es nezinu, vai tu gribēji, mēs tev piespiedām tu bungu spēlēt, kas te bija pirmais. Vista vai Ola, bet fakts kā tāds, kad Maija sākumā teica, šis nav iespējams, jo viņi visu laiku sit otrādāk, parāda, kā tu sit ritmu. Nē, otrādāk, tu sāki šito, bija čikpum, 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 čikpum. Tad mēs pārmācījāmies šito. Tad katru reizi Maija mēģināja dziedāt, katru reizi, kā viņi sāka dziedāt, tā viņi sāka spēlēt ātrāk. Tā ņēmāmies vēl kādu gadu, man liekas. Lēnāk tu sāki. Jā, pareizi, pirmo reizi bija ātrāk, jā. Pirmo reizi, man liekas, pagājušā mēģinājumā viņi sāk spēlēt ātrāk. Tad teica, beidzot, tas tikus līdz ātrāk. Un tad beigās Maija pielika klāt dziedāšanu, es teiktu, 3. gads, un mēs vienkārši mirdzam. Tā kā, smētam, kā Maija sauc, tas par to instrumentu spēlēšanu, ja kādam liekas, ka tas ir nācis tā vienkārši, tad neviens no, laikam Valdiņš ir vienīgais, kurš spēlējis pirms tam ģitāru, bet visi pārējie ir mācījušies saulē instrumentus spēlēt, un tas ir tiešām liela darba rezultāts, jo viņi spēlē arī mājās, kas ir interesanti. Neviens pat neliek, bet spēlē. Tā, tad par dziesmiņu par bundziniekiem, atkal par mīlestību. Taisīšu laiviņu, un ar Taisīšu laiviņu ir īpašs stāsts, jo bieži vien jautā, kāpēc šajā pusē ir dziesma par jūru, un tā arī ir Veļu laika dziesma par aiziešanu Taisaulē, kas ir raksturīgi jūras, tiem, kas dzīvo piejūras iedzīvotājiem. Un te mums ir jāpatur prātā, ka Suntažos ir bijusi lībiešu apmetnes, veselas 2, viena bija Kastrāns Pilskalnā, un otra, atgādina,
Ķoderu pilskalnā, jo lielajā vīru gultā. Un šajās te apmetnēs dzīvoja lībieši, un suntažu nosaukums jau arī tie visi āši beigās, kāpat kā ādažiem, visur, kur beigās ir āši, tas liecina par lībiešu klātesamību. Un Dzidra var ātri izstāstīt par tām tāsību stāstu, kā tur bija. To jau visi zina. Nu, skaidrs, ka zina, bet izstāstu vēl vienreiz. Tie, kas no Rīgas, tie tak nezina. Nu, tad senos laikos tā Rīga būvēt, vai jūs neatceraties? Nē. Senos laikos, kad būvēja Rīgu, no amatniekiem vajadzēja tās mūra mājas kaut kā nosiltināt. Nu, tad amatnieki brauca uz pajūgos pāri pa kaut kur uz tuvākiem mežiem. Nu, tuvākie meži, tad mums ir, te patās, te roku pasniedzam pie Kangarkalniem, aiz Kangarkalniem, skaisti meži. Atbrauc meistari, skatās, kādi bērzi, cik baltas tāsis. Un cik lepna zaļa sūna, ka piekrāv pilns vezums. Nu, aizbrauc Rīgā, kungs prasa, kur tu dabūji tādas lielas sūnas, skaistas sūnas un baltas tāsis? Nu kā, kur? Tu pāri Kangaru kalniem tāda vieta, kur augš sūnas un tāsis. Nu, tad kungs teica, nu, tad saucam to vietu par suntāšiem. Nu, tā bija, vai tad jūs nezinājāt? Nē. Nu, aizbrauciet uz Rīgu, pastāstiet, lai zinu, kurš ir Rīgu uzbūvēja. Tur nevajag nebūt lepnam, ir tāds teiciens, ja? Un suntušnieki jau ir lepni ļoti, kaušļi bijuši ļoti lepni, un ir jau arī par ko. Jo, ja mēs paskatāmies Vidzemē, nemaz tik daudz to vietu, kurām būtu tāda bagātība, kur Melngāls būtu apstājies. Es domāju, tas bija tāpēc, ka te bija tās krustceles, un daudz cilvēku staigāja, gan jau viņš te kādā krogā iesprūda, visticamākais, un tāpēc viņš te uzkavējas, jo vispār Pierīgā tik bagāts vākums laikam nekur citur nav. Tā kā suntažiem ir kā īpaši paveicies, jo Melngāls vispār uzskatīja, ka Pierīgā nav ko vākt. Te visi sabraukus viss tā Rīga un tad nav ko, bet suntažos viņš piestāja un pierakstīja, jo tiešām Pierīgā bija ko pierakstīt. Un tā mēs tikām pie šī te bagātīgā. Tā kā īstenībā tiešām vienkārši ļoti, ļoti paveicās. Nu, dodamies tālāk un nākamā dziesma, veļu laika dziesma. Un ir sakritība šajā nedēļā, ka mēs atvadījāmies no Lindiņa, kas bija ļoti īpašs cilvēks suntažnieks ar lielo burtu. Un pirms šīs dziesmas mēs gribējām pateikt viņam paldies. Un var parādīt varbūt arī mums bildīti. Līdz Barbans atradīs, grāmatā ir arī 3 viņa bildes. Mēs viņam nevaram pateikt citādi paldies, kā vien piecelties kājās un klusu brīdi pirmā. Paldies. Un šī dziesma ir veltījums tiem suntažniekiem, kuri šodien nesadzirdēs, jo šīm dziesmām ir vismaz 100 gadi mūsu senčiem.
Kaisīša laiviņa ir mūsu mīļākā dziesma. Tā ka vienbalsīgi. Nu ko, dodamies tālāk, un pirms mēs atskaņojam koncertu pēdējo dziesmu, jo mēs ļoti gribējam, lai koncerts ir īs, lai jums neapnīk, lai jums būtu interesi to grāmatu šķirstīt. Pāris būtiskas lietas. Vispirmām kārtām mēs jums parādīsim QR kodu, vai tu vari parādīt. Kurš vēlās paņemt telefonā, atver, ieslēdz internetu, atver foto režīmu, vienkārši fotografēt, tā kā jūs gribētu. Un varēsiet tūlīt noskanēt QR kodu un lejuplādēt savos telefonos jauno grāmatu. Nu, pārbaudiet, vai tas strādā. Tā vajadzētu būt. Katrā ziņā jūs nonāksiet uzreiz Suntažu kultūras nama mājaslapā, un tur vajadzētu būt kaut kur linkam. Es tā no galas nevaru pateikt, kurā vietā, bet ir jābūt linkam. Kurš var pateikt, kurš pirmais atrod? Ir, ja? Nu, ja ir, tad tā ir. Es jums ticēšu, jo mēs paši neredzam. Bet jā, un tādā brīdī jūs rekur varat ieiet iekšā, un mums būtu tā grāmata digitāla. Mēs jau ceram, ka kādā nākotnē mēs viņu varēsim izdot arī drukātā veidā, un tā kļūs par skaistu dāvanu suntažniekiem braucot ciemos uz jebkuru vietu Latvijā un pasaulē, jo tās ir mūsu dziesmas, jā. Un kas ir svarīgi? Mēs vispirms gribētu teikt paldies visiem tiem, kuri piedalījās grāmatas tapšanā. Un tas ir tāds maz bariņš, bet ļoti spēcīgs, kas mums palīdzēja. Un vispirmām kārtām droši vien ir jāsaka paldies Dzidrai, kas savulaik izdomāja, ka ir jābūt mūsu folkloras kopai, un kura palīdzēja tieši saprast stāstu par teicēm, jo arī grāmatā ir vesela atsevišķa sadaļa par teicēm, un tad viņi sāk šo te pirmo izmeklēšanu. Nu, tā kā sāk skatīties, kurš mums varētu palīdzēt, un skatījās un domāja, tā kā jā, paldies tev liels Dzidra par ieguldīto darbu. Jā. Nu, aplaus tagad, kolēģi. Tagad ir tā sadaļa. Es nezinu. Vai Dzintra ir tā dāma, kas mums palīdzēja sagatavot Paigla aprakstu par teicējiem? Dzintra Paigle. Nav. Mēs atdosim Dāniņu un Dzintri, ja jūs grāmatiņu atvērsiet, redzēsiet, tur ir aprakstīti teicēji, tur ir milzīgs pētnieciskais darbs, jo viņi tiešām meklē arhīvos šos te stāstus un mēģina atrast šos te suntažniekus, par kuriem varēja, kuri ir grāmatiņā pie melodijām klāt pierakstīti kā teicēji. Un ja vēl brūtis par grāmatu ir pateikt un piebilst, pirms mēs dodamies tālāk, ir, redzēt, augšā rekur ir rakstīts teicējs, piemēram, Liena Vizula, kur viņa ir dzimusi Suntažos, pierakstīts Kastrānē, jo viņa mūžu nogalējot dzīvojas ir Kastrānē. Un tālāk tas stāsts ir, ka melodija ir Suntažu, bet tie vārdi, tā kā redziet, Melgās ļoti mīlēja darīt vienu lielu blēni. Viņam patika pierakstīt pirmo rindiņu, pirmās divas rindiņas vai pirmo pantiņu, un viss tālāk viņš nerakstīja. Viņš neuzskatīja, ka tas ir būtiski, tā viņš vienkārši darīja. Un tāpēc tas ir no vienas puses labi, ka viņš pierakstīja vismaz tās melodijas, bet tie pārējie panti, redziet, tur augšā ir tādi numuri. Tie ir ņemti no Dainu skapja, bet tikai tie panti, kas ir pierakstīti Suntažos. Tāpēc tur tiešām ir tā, ka tur tāpēc tās atsaucītas ir pierakstītas klāt, ja jūs Dainu skapī iet un ierakstītu to numuriņu, kas ir augšā katram tam pantiņam, tad jūs atrastu, ka tas tiešām ir nācis no Suntažiem. Tā, tas ir būtiski, tā ir būtiski atsauc, lai jūs zināt, ka tā grāmata no galvas līdz kājām ir Suntažu grāmata, nevis paši te piedzīvojam kaut ko klāt. Dodamies tālāk, nākamais lielais paldies ir Kristīnei tomēr. Kristīne, zinu, ka tu esi darbā, bet vismaz ļauj sev sabučot, jo tu zini, cik daudz tu darīji, lai viss sanāktu. Paldies tev liels! Diploma nebūs. Kristīna zina, cik ļoti man nepatīk pateicības raksta, pēc viņa lielu darbu izdarīja, viņas nenodrukāja. Tāpēc otrs ir paldies Baibai, pie kuras mājās mēs braucām un pie kuras notika lielā bildēšanās. Un viņas pēdīgi bija tad, kas atjaunot un pirts un viss esot smukāk, bet tās bildes ir tik skaistas, es nezinu, kas tur vēl smukāk. Nu, mēs jau ar gadiem ar smukāk, tikai paliekam tāpat kā Baibas vai nekas, mēs jau vēl piekāpsim. Un kam tad vēl? Tagad man sarakstīšu no priekšā. Līva! Nāc sūk šurpu. Līva ir grafiskā dizaina autora grāmatai. Tas ir viņas veikums. Un viņa arī visas notiņas no Melgaiļa roku rakstītajām pārrakstīt datorrakstā, lai tas būtu digitāli un lai būtu tā kā, es zinu, cik daudz viņa darba tajā visā ir ieguldījusi. Nu, lūk, bet tad mēs esam nonākuši pie pēdējās dziesmas, vai ne? Ir tā? Jā.
Un pēdējā mums dziesma ir aizkraukliešu krogu taisa, kur Līva nāks palīgā. Jūs neticēsiet, viņi visi tās dziesmas zina, tāpēc, ka viņi visi viņas pierakstīja. Tas ir apbrīnojami. Viņi tā kā, ja es esmu jau ar pusotru kājas suntažnieci, tad Līva ir vismaz ar mazo pirkstiņu klāt. Un kas ir svarīgi, un uz ko mēs aicinām, jo šeit klātesoši ir kolektīvu vadītājs, suntažu ietekmeļi, teiksim tā. Un ar suntažu ietekmeļiem mums sadarbība ir ar Sunceli, un Sunceli ir radījusi 3 apdares, 3 suntažu dziesmām, un tas, es teiktu, ir tāds brīnišķīgs solis un pierādījums tam, ka šīs senās melodijas var dzīvot arī mūsdienās tālāk. Ja jums ir idejas, ko darīt ar šo materiālu, ko mēs esam apkopojuši un salikuši grāmatā, nāciet, sakiet, mēs esam gatavi jebkādai sadarbībai, un mēs esam gatavi atbalstīt jūs jebkādā arī ultramodernā, es nezinu, taisam suntažu diskotēku, es nezinu, tā ātrumā, ko es varu iedomāties, kāds vēl ir idejas, taisam tikšanos, kur mēs domājam, ko ar to visu darīt tālāk, jo tas, ka mēs folklorā dziedam, tas rada to varbūt sajūtu, ka tai mūzikai, kur viņu likt, bet tā gluži nav. Tai mūzikai ir jādzīvo, un tiem pantiem ir jādzīvo tālāk, un tas ir katra jūsu atbildības lauciņš jau tālāk, jo mēs savu darbu pirmo jau esam izdarījuši. Un tā ir, vai ne? Jā, tālāk tas ir jūsu darbiņš. Mēs akmentiņš jūsu dārzā tagad iekrita. Nu tā kā jā, ja jums ir idejas, nāciet, taisīsim, nezinu, varbūt kaut kādu lielu valsts svētku koncertu nākamgad, kur mēs viskopā kaut ko sadaram. Labi, nākamā mums tā tad ir aizkraukliešu krogu taisa, un kā mēs zinām, tad Sultāniem bija traka kauša, tāpēc, ka viņiem bija nejēgā daudz krogu, jo pirms, lai varētu tikt Kangaru kalniem pāri, vienā otrā pusē bija daudz kroku, un te viņi bija nejēgā daudz, pajūgi vācās kopā, pajūgi sanāca, un tad tāds liels karavāns devās pāri, un tajos krogos notika traka liela dancošana un dziedāšana. Daudz prasa, kāpēc mums tas par tiem aizkraukliešu krogiem, jo bija kraukļu krogs, un aiz kroga bija aizkraukļu mājas. Un tātad tas šī nav dziesma par aizkraukļu pasarga dievs, nē, tā ir par kraukļu krogu un par aizkraukļu mājām. Nu tad pēdējā dziesma. Un vispār jūs redzēsiet, kā krogā dejoja. Tas ir jāredz, ne tā, kā dejo mūsdienās draugi. Un starp citu šitām te aizkraukliešiem mēs Uncēl šobrīd taisa ļoti smuku deju, tā kā kādien jūs redzat. Mēs paši redzējām pagājušajā nedēļā. Rogu paceli,
priecīgi, un tagad koncerts vēl nav beidzies ar to. Mums ir jānobalso, kura tad ir jūsu mīļākā suntažu dziesma. Un, lai jūs atcerētos, šis mums būs baigais izaicinājums. Tie, kas jau zina, tie jau var iet balsot. Bet tie, kur vēl šaubās, ziniet, tā kā mūzikas tajos šovos, ir tā, ka fonā tiek atskaņots pirmais pants no katras dziesmas. Ja jūs rīkstat vēl padomāt, šitas būs interesanti, bet nu mēģināsim. Bet nu ātrā versija. Či, zilīte, kur tavi bērni, či, zilīte, kur tavi bērni, augstā kalnā, stumbenā galā, augstā kalnā, stumbenā galā. Vilkam lieli brīnumiņi, labsaicīga priekšauliņš, rārā, radirītirā, labsaicīga priekšauliņš, rārā, radirītirā, labsaicīga priekšauliņš. Ārājiņš ir tas, puisītis smilkšainām ir kājiņām, ārājiņš ir tas, puisītis smilkšainām ir kājiņām. Mālu visur rīt, sūņam putras nesamal, mālu visur rīt, sūņam putras nesamal, pucuņām izsamal, mūsu būtī pate paēdus, pucuņām izsamal, mūsu būtī pate paēdus. Vēlēvilnā pīri, pārcelmainu līdu līņu, uz pusēvi, manā jaunā līga viņa, uz pusēm, manā jaunā līga viņa. Valds būcītis jūru peldes, zeltītiem ir rādzītiem, la 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 la. Zeltītiem ir rādzītiem. Seši jauni kuncenieki jāj pa ceļu bungodam, ir rādinam, jāj pa ceļu bungodam. Visi seši sajājuši mana gara galvīna, ir rādinam, mana gara galvīna. Taisīšu laiviņu strauju upes malā, taisīšu laiviņu strauju upes malā, laidīšu sieviņu svešai zemē, laidīšu sieviņu svešai zemē. Aizdomieši krogu taisa, lielā ceļa maliņā, lielā ceļa maliņā. Krogu paceliņu, laidu savu kumeli. Urā, un izstāsta, ka balsojums ir, varētu teikt, ir vēl kāds, kas vēl nav nobalsojis? Jā, droši. Dodamies, mēs esam izdziedājuši visu. Karsti mums tagad ir. Un kamēr jūs te sēžat un vēl kāds balsot, nāk arī maziņš pārsteigumiņš klausītāji par to, ka jūs atnācāt. Jo, ziniet, tradicionālās kultūras koncerti parasti ir tie koncerti, uz kuriem cilvēki negrib nākt, jo ir garlaicīgi. Mēs cenšamies lauzt šo stereotipu un uzpirkt jūs kaut vai ar našķiem, lai jūs nākamreiz atnākt, ja? Un tā, ar visādiem šova elementiem un tā. Tā kā cienājieties.
Mēs jūs ļoti gaidījām, nu tā kā ļoti. Aha. Es esmu ļoti priecīgi par šo notikumu, ļoti atbalstam jau no daudzus gadus šo skaisto plaukstošo koku. Man liekas, viņi katru gadu kļūst arvien skanīgāka, arvien tiešām, kā arī Līga teica, tā saliedētāka. Un es skatos, cik daudz instrumenti ir ienākušies. Stradivāri Dzidrē arī. Jā, ļoti. Nu, es domāju, es novēlu, lai viss aug, kuklo, zeļ un zied arī turpmāk un gaida nākošo koncertu. Brīnišķīgi. Ingūri no Ķekavas novada ģimeni folkloras kops. Nāc krāmē, kaudzē. Kāda tas ir jākrāmē. Es arī gribu pateikt paldies par ļoti skaisto un bagāto koncertu. Dzīvojot Sundažos, es pat nezināju, ka mēs esam tik ļoti bagāti. Visi tie senči, kas iepriekš šeit ir dzīvojuši. Un paldies jums par to, ka jūs to visu atnesuši līdz mums, pacēlušas gaismiņā. Un ka mums ir izveidojusies sadarbība, jo dejām tas ir tik ļoti svarīgi kā mūzika. Ja mēs varam atrast savu novada mūziku, un ka mums ir tāda līga, kas to visu spēj un var ar savu talantu, ar savu karismu, ar savu dotībām, kas ne katram cilvēkam piemīt. Liels paldies jums un paldies par skaisto koncertu. Paldies, Skaidrīte no Suncēlas un viņi tās apdarstām dejām. Jā, un kas ir svarīgi aizmirst pieminēt Skaidrītes Jaunranas deju pagājušā gada skatē. Jā, pagājušais gads, 2 gadu atpakaļ, viena no mūsu suntažu mūzika un suntažu dejotāju Skaidrītes, kā suntažniece apdara, dabūja 3. vietu Jaunranas skatē. Jā, tā bija. Svarīgi, kas ir Latvijā. Latvijas mērogā mēs jau ejam sen. Es gribu pateikties suntažniekiem, ka jūs to manu meitu pieņemat. Mammai, tas bija liels izaicinājums šodien atbraukt, un mani kolēģi zina, kāpēc, un tāpēc var maiņu paraksties tādā groziņā. Priekšā pacelt tur tādu viens lielāku. Boku, šito es esmu mammai. Es esmu mammai. Nu ko, jā, bez mamām jau nekā, kā mēs zinām, mammas ir vienmēr kaut kas ļoti īpašs, lai kaut kas labs taptu. Un tā mēs arī visi te satapām kādai mammai. Nu ko, mums ir pienācis tas fināla brīdis lielais, kad mēs noskaidrojām, kur ir suntažnieku mīļākā dziesma. Un Keikutis ir saskaitījis jau. Mīļākā dziesma ir šodien tapusi, ir Pele Vilka Pīti ar 17 balsīm. Urā! Pele! Kaut kādā nesaprotamā veidā, bet ir uzvarējusi. Mums ir ļoti patīk. Un pēdējā laikā viņi pat sāka mūsu iekšējās sajūtās apsteigt laiviņu, bet tas ir, pasteikties, kāda tur sīva konkurence bijusi. Malu, jā, kas tur vēl ir, kurš redz Balts Bucītis, Čīčī Zīlīte, zinu, kuri bērni balsoja, tie, kas pie mums ir nākuši arī dziedāt. Tā kā īstenībā iedodiet mums arī kādus bērnus. Varbūt viņiem brīžiem būs garlaicīgi, ka mēs tās vecās dziesmas tur dziedāsim, būsim garlaicīgi. Bet šeit tad mums ir arī jautri, jo mēs ejam rotaļās un svinām svētkus un visu kaut ko citu kopā daram. Jā, starp citu, tas, kas ir būtiski, ko es gribētu, mēs Pīti dziedāsim vēl vēlreiz, aicinām visi dziedāt līdzi. Mēs tradīciju tiešām un no sirds lietojam ikdienā, un mēs kopā svinam svētkus. Mēs braucam uz lauku sētām, tepat Suntažos, visādas tur muļķības daram arī. Nu tā, un arī nopietnas lietas, mēs ejam rotaļās, un jā, un tā folklora vairs tiešām nav kaut kas, kas dzīvo Dainu skapī vai garmantās, bet tā ir kļūst par mūsu ikdienu un kopā būšanas iemeslu, par ko, nu paldies Dieviņam, ka mēs te viens otram esam. Nu tā.
pretī nāca jaunas meitas, kur puķīte tevi vēl. Pretī, pretī, kur tevi vēl. Vēl uz pašu mūra muižu, uz mūžīgu dzīvošanu. Vēl uz dzīvošanu. Kas tā kāda mūra muiža, netai durgu, netai logu. Kas tā kāsa, netai logu. Vienas pašas kunas durvis ar sunami aizaugušas. Vienas, Paldies! Un mēs turpināsim savu lielo darbu, un mums ir materiāls jau pusē nākamās grāmatas, un tam mums te radās, ka jātaisa ir recepšu grāmata, jo katrai no, es nevaru vienlaicīgi garšīgi ēst visu taisa. Nē, varam, jo šovakar mēs to visu baudīsim, mēs, protams, ka nosvinēsim šo te milzīgo notikumu mūsu folkloras kopas dzīvē. Un, lai Dievs dod mums visiem labu veselību un darba spējas, un tad jau mēs visāds brīnums jums jau parādīsim. Paldies, ka atnācām, mēs ļoti padomājam. Un priecīgs svēts!